Lielākā daļa cilvēku savu realitāti cenšas radīt caur domām. Bet patiesībā viss, ko tu pieredzi savā dzīvē, rodas no tava nervu stāvokļa. Ja tu jūties nedroši, tava frekvence rada realitāti izdzīvošanas režīmā, nevis aiz pārpilnības. Pat tādas prakses kā afirmācijas, vizualizācijas, viņas nedod augļus, kaut arī viņām ir augsta frekvence, ja tavs ķermenis atrodas nedrošībā. Make sense? Nervu sistēma ir portāls brīnumiem. Turpini klausīties un uzzini, kā tu vari aktivizēt savu nervu sistēmu šiem brīnumiem. Es esmu Baiva Auziņa, un es palīdzu cilvēkiem ieraudzīt viņu unikālo veidu, kā mainīt pārliecības, tajā skaitā caur nervu sistēmas regulāciju un iedvesmoju uz rīcību, lai tie varētu dzīvot katru savu dienu, savu labāko dzīves versiju. Esmu jau palīdzējis vairāk kā 3000 cilvēkiem, un nākamais vari būt arī tu, jo es zinu, ka tu esi savas dzīves lielākā problēma un arī vispiemērotākais risinājums. Raugi, tavi uzskati, emocijas veido enerģētisku identitāti, kas kā magnēts pievelk notikums atbilstoši tavai frekvencei. Frekvence ir tas, kā mēs komunicējam ar dzīvi. Un, kad esam trauksmaini, mēs sūtām signālu, hei, nav labi, un mēs saņemam to pašu vēl, to, ka nav labi. Drošības sajūta ķermenī, tas ir galvenais pamats, kas ļauj pieslēgties brīnumiem un pārpilnībai. Lielākā daļa cilvēki dziļi sevī nejūt šo drošību, pat ja ārēji šķiet viss kārtībā. Un arī es esmu tur bijusi. Es esmu bijusi tur gan attiecībās ar bērniem, gan attiecībās veidojot biznesu, kad man neizdodas vai man neiznāk tā, kā es esmu iecerējusi vai attiecībās ar partneri. Mums visiem ik pa laikam ir šī nedrošība. Un visbiežāk nedrošība izpaužas kā kontrole, perfekcionisms, pārmērīgas ambīcijas un trauksme. Patiesībā šie ieradumi ir aizsardzības mehānismi, lai mēģinātu sajusties droši, bet tas atņem enerģiju. Tu attālinies katru reizi no dzīves plūsmas, ko tu varētu manifestēt, ko tu varētu radīt, ikreiz, kad tu jūties nedroši. Bieži vien tas arī izraisa veselības problēmas, finansiālas izaicinājumus un vientulību. Fakts, kas tevi varētu pārsteigt, ir tas, ka tava nervu sistēma 7 reizes sekundē pārbauda, vai tu esi drošībā vai nedrošībā. Un tās nav 7 reizes stundā, pat ne minūtē, sekundē. Tas notiek tik zibenīgi ātri. Un katru reizi tava nervu sistēma tā kā iesakņo šo faktu, kā tu jūties. Un katru reizi no tās sajūtas, ja tā ir drošība, tad veido tavu nākamo drošo mirkli, bet, ja tā ir nedrošība, veido tavu nākamo nedrošo mirkli. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi vispār meistarot šo savu emocionālo stāvokli. Un, jo tu zini, kad tavas sajūtas, tas, ko tu jūti, veido tavas domas. Un tavas domas rada uzvedību, jeb rīcību, vai nu tu kļūsti piesardzīgs, vai nu tu atkal, hei, nē, man viss izdosies. Un tas rada rezultātu, un tā ir tā tava dzīve. Bieži vien mēs pārlieku analizējam nākotni, vai arī pagātnē dzīvojam un aizmirstot par pašu svarīgāko faktu. Kas tas ir? Tagadne. Tagadne, un tieši pēc 40 gadiem, pēc 4 gadu vecuma, mūsu domāšanas ieradumi jau kļūst tik spēcīgi, ka tie dominē, tie pārsvarā atrodas mūsu realitātē. Bet caur atslābumu, caur paļaušanos, tu kļūsti pieejams. Tev parādās pieeja gan šīm jaunām iespējām, gan idejām, kad tu vari
pilnīgi no citas frekvences, no šīs ļaušanās, tu atveries pat pilnīgi citādai mīlestības sajūtai, mīlestības piepildījumam, un arī tajā mirklī finanses nav vairs tas hard, panākt, dabūt, nopelnīt. Viņas sāk plūst, viņas sāk rasties, jo ķermenis ir tas instruments, caur kuru vispār notiek vēlamās realitātes radīšana. Un, lai stabilizētu to nervu sistēmu, un tu varētu sajust šo portālu, lai tu varētu savā dzīvē ieraudzīt vairāk brīnumus, es dalīšos ar ārkārtīgi vienkāršu elpošanas meditācijas tehniku, kura tev palīdzēs pārprogrammēt nervu sistēmu no šī baiļu uz uzticēšanās režīmu. Viņa tā prakse ļauj veidot dzīvi no iekšējās drošības. Un tas ir tas pats svarīgākais. Jo raugi viss, ko tu vēlies, kas nāk tavā apziņā, kas ir tavas vēlmes, tas tev jau ir pieejams. Būtībā tev ir pieejams kvantu laukā, tas jau ir uzradīts. Bet kāpēc tu to nepieredzi? Jo jums nesakrīt šīs frekvences kvantu lauku. Tātad tev ir jākļūst par cilvēku, kas spēj to pieņemt, kas spēj to saņemt, jāvibrē tajā frekvencē, un tavs ķermenis ir kā enerģijas kanāls. Tātad tev jābūt atvērtam. Un savā praksē es esmu tik daudz redzējis ķermeņus atvērts. Būtībā katrs klients, kas nāk pie manis, ķermeņi ir aizvērti. Un pat nav spēja, nav mācība, nav prakse, kā sadzirdēt. Un tāpēc es sākšu un dalīšos tev tagad ar šo praksi, kurā tev atjaunoš gan šo drošības sajūtu, gan savienojumu ar kvantu lauku. Tā sastāvēs no 3 daļām, kas pirmā ir par saņemšanu, otrā būs par palaišanu, un trešā par vienkāršu būšanu šeit un tagadnē. Un elpojam caur sirds centru, jo tieši sirds centrā tu sajutīsi šo iekšējo mieru, kā rezultātā tu pamainīsi šo frekvenci, kas ir tas mērķis vispār šai elpošanas tehnikai. Ar ko mēs sākam? Atrodi mierīgu vietu, kur tu vari vai apsēsties, vai apgulties. Aizver acis un veic dziļas elpas. Visas elpas koncentrē uz sirdi, uz sirds centri. Lēni ielpo caur degunu, izelpo caur muti. Ļauj ķermenim caur šo dziļo elpu palaist sasprindzinājumu. Paņem tādu kā apzināšanos, hei, es atradu sev laiku, un tās var būt arī 5 minūtes, pietiek ar 5 minūtēm. Es esmu drošībā ar sevi. Pirmā daļa. Pirmajā elpā sajūti atvērtību. Atvērtību un pieņemšanu. Ļauj sev saņemt. Kā to vislabāk izdarīt, ir tad, kad tu domās, saņem apskāvienu no sava partnera vai no bērniem, no kāda mīļa cilvēka, kur tev ir droši saņemt, kur tu jūties drošībā, ka tu esi atbalstīts, atbalstīta. Ja tev nav ne partneris, ne bērni, tad tas var būt arī mājdzīvnieks. Ja nav neviena, tad ielpo savā sirds centrā gaismu, jo tu nekad neesi viens, tu nekad neesi viena. Dzīve vienmēr ir ar tevi, un tu vari ielpot gaismu un mieru tieši savā sirdī. Un tad, kad tu elpo, tavas sirds kļūst tāda atvērta, maiga, mierīga, tu sajutīsi atšķirību un vizualizē to, kā es ielpoju uzticēšanos, atbalstu, mīlestību. Elpa ir dziļa, un viņa izskatās aptuveni šādi. Sirds centrā, ja? Izelpo. Otrā elpa būs tautā zināma kā atvieglojuma elpa. Tieši izelpā sajūti to, kā visi tavi stāsti, ko tu sev esi stāstījusi, kas glabājās tavā ķermenī, viss tas stress, visas iestagnējušās emocijas, viņš vienkārši tā kā pilnīgi izvibrē, iziet cauri tavām kājām atpakaļ zemē. Šī sajūta
atbrīvot un palaist, viņai ir ļoti dziedinoša frekvence. Tā var būt arī kaut kur līdzīga sajūta, kā tu esi, piemēram, riktīgi nosportojies un pabeidz tādu treniņu, un ir tāds. Tu vari atkārtot sev klusi, vai domās, ka es palaidu visu. Es palaidu, man pat nav jāzina. Ja es zinu, kas tas ir, ok, es varu nosaukt vārdā, bet es palaidu visu, kas man nekalpo. Izelpot, tā būtu kontrole, tā ir bailes no nākotnes, tās ir šaubas pašam par sevi. Ļauj, lai ķermenis burtiski atslābst dziļāk ar katru izelpu. Tu nesi tava pagātne. Ja? Tātad. Pilnīgi tu vari tā kā arī ar, ja tev tas palīdzoši, tu vari tā kā ļaut tam ķermenim pat tā, ha, atbrīvot, ja, nevis, es tagad nesu to visu, kas man tur ir jānes dzīvē. Ah. Trešajā elpā turpini elpot uz sirdi un elpo ar sajūtu, ka šeit un tagad tev ir viss nepieciešamais, tu esi drošībā. Pat ja tev ir, nav tas finansiālais stāvoklis, kur tu vēlies, pat ja tev nav tas veselības stāvoklis, kur tu vēlies, tu gribi maksimāli iemiesot to sajūtu, ka vat tajā sekundē, kurā tu elpo, ka tu esi tiešām patiesībā drošībā. Un pat ja man sāp galva, hei, bet man ir ierīce, ar kuru es klausos vispār šo ierakstu. Ja, man ir ierīce, man jau ir viss apmierināts. Manas vajadzības, pamata vajadzības, pamata vajadzības. Man ir jumts virs galvas, man ir drēbes, man ir ēdiens. Jā, varbūt tev ir savi sapņi, kur nav piepildīti, bet mēs meklējam to mirkli tagad, tagad. Tās pamata vajadzības, lai tu justos drošībā, tev ir. Un šis ir tas, ko tu kultivē caur šo elpu. Tu vari sev stāstīt šo stāstu, hei, tiešām viss ir kārtībā. Ja es esmu paēdis, pēdusi, man ir drēbes, man ir darbs, man ir. Man ir vieta, kur es dzīvoju. Varbūt tev šobrīd nav darbs, bet tu zini, ka ir miljoniem veidu, un tu tici sev, ka tu atradīsi. Ja, tā ir tā sajūta, ko mēs meklējam, ko tu meklē tieši šajā mirklī, šeit un tagad. Īsumā viss ir kārtībā. Šis ir tik maģiski, ka mani klienti šito saprot, ka viņi sajūt, reāli viņiem arī sāk dzīvē notikumi mainīties, tāpēc, ka es te varu runāt un runāt, bet tev ir jāpraktizē. Tev ir jāsajūt, tu sajūtīs, un tā ir tā vibrācija, kur te es varētu cik tālaini runāt, tu to nenoķers, to sajūtu. Izmēģini, un noteikti, noteikti padalies komentārā. Es gribu dzirdēt, kā tev iet, jo šī prakse palīdz tev atgriezties pie iekšējā miera, pat ja tur ārā kāds uh, nav patīkami apstākļi, ir kādiem ārējiem apstākļiem. Pat ja tev varbūt bērni ir iznesuši, ja tev ir iznesuši ārā ārā no kontroles, ja, šajā mirklī īstenībā ir forši. Ja, man ir labi, man ir bērni. Citi par tiem bērniem vispār tikai sapņo. Jā, mums ir kaut kāds konflikts, jā, ir kaut kāda, bijis kaut kāds izaicinājums, bet šajā mirklī, ja, šajā mirklī. Un es rekomendēju šo meditācijas praksi, elpošanas meditācijas praksi, aptuveni 5 minūtes dienā. Ceļoties būtu ideāli, ejot gulēt būtu ideāli, dienas laikā būtu ideāli, bet tik, cik tev ir iespējams, tik izdari. Ja? Protams, tu vari 10 minūtes, tu vari 15 minūtes, jo mērķis, kuru tu vēlies caur šo praksi kultivēt, ir nepārtraukti būt tagadnē. Un esot tagadnē, sajust drošības sajūtu, ļaujot, lai dzīve par tevi parūpējās. Un kad tu sajutīsi šo drošības sajūtu, tu kļūsti atvērts radīšanai. Un tur nav piepūle, tur nav cīņa, tur nav tāds, tur notiek tā plūsma. Miers, drošība, prieks kļūst par to tavu jauno identitāti.
Šī metode ir ļoti vienkārša, bet ļoti dziļa un spēcīga, lai sāktu veidot tātad to dzīvi, kuru tu vēlies. Galvenais, tu atgriezies visu laiku sajūtā, ka es esmu drošībā šeit un tagad. Ja? Šeit un tagad. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tava nervu sistēma 7 reizes sekundē pārbauda, vai tu esi drošībā vai nedrošībā. Ja tu vēlies padziļināt zināšanas, kā veidot savu vēlamo realitāti, kā meistarot savu emocionālo pasauli, noteikti spied pogu like šim video, spied pogu subscribe, abonē un ieslēdz notifikācijas, lai tu nepalaistu garām jaunāko epizodi. Bet tāpat tu vari rakstīt arī uz info vai bauziņa@gmail.com un pastāstīt par savu stāvokli, kur tu šobrīd esi, par saviem mērķiem, jo man ir vairāki kursi, kurus es tev varu ieteikt, kurus tu vari pielietot jau šodien pat, jau iet pati savā tempā, lai uzmeistarotu šo savu iekšējo stāvokli, lai pēc tam, kad tev ir šis uzmeistarotais iekšējais stāvoklis, lai tu pirmkārt sajustu atšķirību, un tu tiešām noticētu, hei, ka man ir tā iespēja. Man ir iespēja radīt, man ir iespēja pārvaldīt savu stāvokli, un tas pats galvenais arī sajust šo drošību. Paldies, tev, ka biji ar mani. Ļoti, ļoti gaidīšu tavus komentārus, kā tev veicās ar šo praksi, kas ir noticis ar tevi, veicot šo praksi, jo maniem klientiem pārsvarā pēdējā laikā, pēdējā gada, pat 2 gadu laikā, pie manis nāk, lai paplašinātu savu naudas enerģijas kapacitāti, un tieši pēc šīs prakses sāk pamazām rasties arī brīnumi dzīvē. Ja tev šis bija noderīgi, noteikti noskaties arī manas ieteiktos video, lai tu kļūtu par savas dzīves pavēlnieku. Un tiekamies nākošajā epizodē.